Labdien, dārzmīļi! Pavasaris šogad ir iestājies ar nelielu novēlošanos, bet daba steidz mūs lutināt ar pirmajiem pavasara ziediem, laikam jau, lai ātrāk aizmirstos ziemas rūpes. Pavasarī viens no pirmajiem uziet dekoratīvais krūms forsītija. Tās latviskais nosaukums zelpūkstnītis tautā gan nav iegājies, bet ar saviem spilgti dzelteniem zvanveida ziediem piesaista gana daudz uzmanības. Forsītijas augstums var sasniegt līdz pat 3 metriem. Platums līdz 1,5 metram atkarībā no šķirnes. Līdz ar to var izmantot visdažādākiem mērķiem – akmens dārziem, kapiem, robežstādījumiem, arī dzīvžogiem un floristikā. Forsītiju ģintī, kas ietilpst olīvu dzimtā, ir 7 sugas. Ir izveidots arī ļoti daudz dekoratīvas šķirnes ar atšķirīgu ziemcietību. Izplatītākie un audzēšanai piemērotākie vietējā reģionā ir hibrīdi – vidējās forsītijas un fortīna forsītijas. Fortīna forsītiju Āzijā plaši izmanto tautas medicīnā, jo lapām un saknēm piemīt pretiekaisuma un temperatūra pazeminoša iedarbība, bet pie mums forsītija ir skaists dekoratīvs akcents dārzā. Augsnes ziņā forsītijas ir mazprasīgi augi, taču tām labāk patiks barības ielām bagātas smilts vai māla augsnes. Savukārt apgriešana ir svarīga forsītija kopšanas sastāvdaļa. To apgriešanai ir vairāki mērķi. Kuplumam zemākos zarojuma punktus, tas būs šis, nenogriežam. Savukārt atjaunošanai pirmajā gadā vienmērīgi apgriežam trešdaļu krūma. Un nākamajos 2 gados jau sākam izgriezt atlikušos vecos zarus. Šeit diezgan labi arī tas vecais zars ir redzams. Šis ir vecais zars, un šie jau nāk jaunie zari. Bet to daram pakāpeniski. No sākuma apgriežam to trešdaļu, pēc tam jau izgriežam vecos zarus, un jaunie jau to krūmu diezgan skaisti atjaunos. Savukārt pēc bargajām ziemām nokautušos un sausos zarus vajadzētu vai nu vismaz izlaust, vai labākajā gadījumā izgriezt. Forsītijas pakļaujas formēšanai. To gan dara pēc ziedēšanas. Vainagu veido puslodes formā. Tādā veidā vasaras laikā izveidosies jaunie dzinumi. Ziemas mēnešos, janvārī un februārī, kad ārā vēl ir sals un sniegs, forsītijas zarus diezgan vienkārši var uzziedināt istabas temperatūrā, kā atgādinājumu, ka pēc ziemas vienmēr nāk pavasaris. Priecājieties par dabas košumu, izbaudiet beidzot pienākušās siltās dienas atpūtai un neaizmirstiet parūpēties par savu dārzu. Līdz nākamajai tikšanās reizei!